Krievija gatavojās tādam ilgam karam, tur notiek visādas pārmaiņas un ekonomika tiek pārkārtot uz tādu militāro bāzi, tāda militāra ekonomika faktiski viss pakļauts karam. Amerikas Savienotās valstis pēc ilgas stīvēšanās nesen beidzot apstiprināja palīdzības programmu Ukrainai $61 miljārda apmērā. Krievija šo pauzi izmantoja, lai pastiprināti apšaudītu Ukrainas pilsētas un mēģinātu pārraut Ukraiņu aizsardzības līniju. Jo Ukrainas karavīriem vienkārši sāk aptrūkties munīcijas, lai atvairītu uzbrukumus. Jau likās, ka svaru kausi sāks liekties par labu Krievijai, taču tagad beidzot Ukraina sāks saņemt tik ilgi gaidīto bruņojumu. Lielais jautājums – vai ASV palīdzības programma spēs būtiski ietekmēt kara gaitu? Tā aizkavēšanās bija aptuveni pusgadu, kur bija tās diskusijas, un savā ziņā, ja būtu ļoti lielā mērā, tas bija gan arī tāds šo te militāro resursu trūkums, gan arī tas noskaņojums Ukrainas karavīriem sabiedrībai, jo skaidrs tas, kad pienāca arvien vairāk signāli, ka trūks šīs munīcijas, un arī tas noskaņojums sabiedrībā paliks sliktāks. Līdz ar to, dabūnot šo artavu, tas ir tāds būtiska atelpa, bet skaidrs ir tas, ka šobrīd lielā mērā pasaulē gaida vēlēšanas. Ja? Tā kā es domāju, ka ar šo te Amerikas palīdzību noteikti būs aizvilgts līdz tām vēlēšanām, bet tālāk jau ir viss tas nekas nav beidzies, ja? Jo to, ko mēs redzam, tad Krievija gatavojās tādam ilgam karam, tur notiek visādas pārmaiņas un ekonomika tiek pārkārtot uz tādu militāro bāzi, tāda militāra ekonomika faktiski viss pakļauts karam un tam līdzīgi. Līdz ar to rietumu civilizācija, ja mēs gribam nosargāt savas vērtības, savu sabiedrību, tad mums ir jāliek kaut kas pretī. Ja? Un, protams, kad Eiropai vienai tas būs grūti, tā kā tie procesi Amerikā un vēlēšanas būtu ļoti svarīgi. Kopumā ņemot no visas pasaules ekonomikas, kas ir aptuveni 105 triljonu liela, tad rietumu civilizācija ir šī un viņu tādiem sabiedrotajiem ekonomikas daļa ir ap 60 triljoniem un Krievijai ir nedaudz vairāk kā 2 triljoni. Tas jautājums tikai par to, cik tajā demokrātiskajā procesā šī rietumu civilizācija spēja mobilizēties un likt pretī savu visu arī spēku un jaudu, lai savas vērtības aizstāvētu. Tā kā tas ir tas, kas mūsu priekšā sagaida. Bet katrā gadījumā tāda īstermiņā ielpa, jeb jauda ir dabūta. Šis lēmums bija ļoti, ļoti būtisks. Iesaisties, izsaki viedokli un uzdod savu jautājumu. Arī tavs jautājums var būt lielais jautājums.